Sveiki! Šodien es jūs vēlos iepazīstināt ar vienu no 2017. gada tendencēm – košas lūpas. Mēs visi esam pieraduši pie košām lūpu krāsām, pie košiem lūpu zīmuļiem, pie košiem lūpu spīdumiem. Bet vai kādreiz jūs esat mēģinājuši matētu un košu lūpu pūderi? Art Deco ir nācis klajā ar jaunu un ļoti interesantu produktu. Kas tad ir lūpu pūderis? Lūpu pūderis ir tā pati lūpu krāsa, tikai uzklāšana ir savādāka un finišs tai ir matēts. Tātad šādu te lūpu pūderi ir ļoti interesanti lietot. Tas ir ļoti ērts ar to, ka tas neizsmērējās, to ir ļoti viegli uzklāt, uz lūpām praktiski nav jūtams un ir ļoti noturīgs, jo tas ir sauss. Šodienas grimā modelē izmantoju numur 10 toni un nosaukums tam ir Hypnotic Red. Bet, ja jūs nedaudz baidaties no sarkanajiem toņiem, jūs vienmēr varat izvēlēties kaut ko oranžīgu vai arī pavisam kaut ko mierīgu un neitrālu. Arī tas izskatīsies tikpat lieliski uz jebkurām lūpām. Lai nekad negadītos nekādas problēmas ar šo te produktu, neaizmirstiet pirms uzklāšanas lūpas nosusināt, lai tās būtu pilnībā sausas. Jo, ja jūs samitrināsiet šo te aplikātoru un aizskrūvēsiet ciet, tad samirks arī produkts, kurš ir korķītī, un to vairs nebūs iespējams tik vienkārši uzklāt.